Čau, mani sauc Diana, un šodien es jums pastāstīšu par Asus Padfone – telefonu, planšetdatoru un tīmekļa datoru. Kurš gan nav dzirdējis par Asus Transformer sērijas planšetdatoriem, kas ir transformējami par tīmekļa datoriem, pievienojot tiem tastatūras bloku. Veidojot Padfone, Asus izlēma iet soli tālāk. Šoreiz visa pamats ir viedtālrunis, nevis planšetdators, līdz ar to ierīcei ir pieejamas 3, nevis 2 formas. Kādas ir šāda risinājuma galvenās priekšrocības? 3 ierīces var uzlādēt ar vienu lādētāju vienlaikus, neierasti ilgs ierīču darbības laiks no akumulātora, jo planšetdatora modulis uzlādē telefona akumulātoru un tastatūras modulis uzlādē planšetdatoru. Zemākas izmaksas nekā pērkot 3 atsevišķas ierīces. Visi tie paši dati, dokumenti, mūzika, video, foto, aplikācijas izmantojam 3 ierīcēs bez jebkāda sinhronizācijas risinājuma piemeklēšanas. Pievērsīsimies Padfone ierīču dizainam un tehniskajiem parametriem. Svarīgākā šī komplekta daļa ir Padfone viedtālrunis, jo tā ir ne tikai visa komplekta smadzenes, bet arī ierīce, ko ikdienā izmantos visvairāk. Asus dizaineri ir pacentušies, un telefons sanācis pat ļoti izskatīgs. Kā īpaši pievilcīgs dizaina elements vērtējama aizmugurējā vāciņa krāsa. Pat pārāk izplatītās melnās un baltās krāsas vietā izvēlēts pelēkbrūns tonis. Vāciņš veidots ar lielisku reljefu, kas nevien lieliski izskatās, bet arī nodrošina telefonu ar stabilu saķeri. Nav sajūtas, ka tas varētu izslīdēt no rokas. Telefona sāna un augšējo malu apiež metāla josla, labajā pusē no tās izceļas skaļuma regulēšanas pogas. Lai arī pēc skata tās izskatās tikpat metāliskas kā telefona mala, ieskatoties var pamanīt, ka tās patiesībā ir no plastmasas. Telefona augšā ir līdzīgā veidā realizēta ieslēgšanas ekrāna bloķēšanas poga. Telefona kreisais sāns ir apgādāts ar 2 pieslēgvietām, taču tikai tuvāk telefona vidus daļai novietotā mikro USB ir paredzēta telefona uzlādei un datu pārsūtīšanai. Otra tiek izmantot telefona savienošanai ar planšetdatoru. Telefona priekšējā daļa ir vizuāli ļoti tukša. Kad ierīces ekrāns nav aktīvs, tās augšējā daļā ir redzams skaļruņa sietiņš, ko lielākoties sedz metāliski krāsojuma līnija. Apakšējā daļā redzams neuzkrītošs Asus logo. Kā jau Google bija iecerējuši, veidojot Android 4, ierīces priekšā nav vietas skārienjūtīgajām vai fiziskām pogām. Šai funkcijai, kad nepieciešamas pogas, tiek attēlots uz ekrāna. Daļai tā lielākoties ierīces ekrāns izskatās mazāks nekā tas ir patiesībā. Visu ekrānu 4,3 colu daili var izbaudīt pilnekrāna aplikācijās vai skatoties video. Super AMOLED ekrāns ar 960x540 punktu izšķirtspēju nodrošina labas kvalitātes attēlu. Īpaši izceļas kvalitatīvais tumšo toņu attēlojums. Telefona tehniskie parametri ir vērtējami kā diezgan labi. 1,5 GHz divkodolu procesors un GB operatīvā atmiņa. Arī iebūvētās atmiņas apjoms 16 GB būs pietiekams vairumam telefona lietotāju. Ja nu tomēr šīs atmiņas apjoms ir par mazu, piemēram, dēļ vēlmes bieži fotografēt un filmēt ar Padfone 8 megapikseli kameru, telefonā var ievietot microSD atmiņas kartes, ietilpībā līdz 64 GB. Telefona darbību nodrošina 1520 mAh akumulātors, kas spēj pārliecinoši nodrošināt klasisko viedtālruņu normu 1 dienu aktīvas lietošanas. Pāriesim pie planšetdatora moduļa. Vai nepieciešamības rast vietu telefonam, planšetdators ir sanācis daudz masīvāks par pierastajiem Android planšetdatoriem. Tam, diemžēl, ir vēl kāds blakus efekts. Planšetdators ar ievietot telefonu ir neierasti smags. Lai arī 850 gramus par īpaši lielu svaru nosaukt nevar, tomēr tas ir ievērojami smagāks nekā vairums citu līdzīgi izmēru planšetdatoru. Labā ziņa ir tā, ka Asus nedraud tiesu darbi no Apple vai Samsung, jo dizainiski šo planšetdatoru nekādi nevar sajaukt ar Apple vai Samsung produktiem. Ierīces aizmugurējā daļa ir noformēta tajā pašā pelēkbrūnajā tonī, kāds lietots telefona aizmugurējās daļas noformējumā. Lai akcentētu telefona atrašanās vietu planšetdatorā, telefona nodalījuma vāciņu klāj identisks reljefs, kā paša telefona aizmugurējo daļu. Ierīces augšā atrodas ekrāna bloķēšanas poga, labajā malā austiņu pieslēgvietas un skaļuma regulēšanas pogas. Svarīgākā planšetdatora daļa
Ekrāns ir 10,1 colu liels, ar izmēram jau par standartu uzskatāmo 1280 x 800 punktu izšķirtspēju. Ekrāns nav sevišķi spožs saules gaismas draudzīgs. Planšete par spīti vizuālajam noformējumam šķiet aprīkot tikai ar vienu, toties salīdzinoši kvalitatīvu skanošu skaļruņu. Tas būs pilnīgi pietiekams filmu skatīšanai, kā arī radio atskaņošanai. Planšetdatora korpusā ir ievietots diezgan ietilpīgs 6600 mAh akumulators, kas papildus planšetdatora darbināšanai spēj uzlādēt arī telefonu. Noslēgumā Padfone tastatūras doks. Šis komponents pārsteidzošā kārtā ir vieglāks nekā planšetdatora modulis, tāpēc Padfone tīmekļa datoru formā ir pamanāmas problēmas ar līdzsvaru. Veicot darbības ar Padfone skārienjūtīgo ekrānu, tīmekļa datoru tastatūru noteikti jāpietur ar roku, pretējā gadījumā ierīce apgāzīsies. Pati tastatūra rakstīšanai ir gan ērta, tomēr problēmas rada latviešu valodas īpašo simbolu ievada. Asus pagaidām nav apgādājuši Padfone ar ērtu risinājumu šo burtu ievadei. Izmantojot trešo pušu aplikācijas burtu ievadas problēmu, izdevās risināt. Taču šajā gadījumā radās problēmas izmantojot taustiņu otrās nozīmes, piemēram, simbolu vai iekavu ievada kļūst ievērojami sarežģītāka. Nenoliedzami nozīmīgas tastatūras doku funkcijas ir divas USB pieslēgvietas un SD atmiņas karšu lasītājs. Pateicoties tam, var ērti skatīt un rediģēt USB zibatmiņās saglabātos dokumentus, piekļūt fotoaparāta atmiņas kartē esošiem attēliem un galu galā uzlādēt vēl kādu USB ierīci. Tāpat kā planšetdators, arī tastatūras doks ir apgādāts ar 6600 mAh akumulātoru. Un tā kā paša tastatūras doka enerģijas patēriņš ir niecīgs, praktiski viss šī enerģija paredzēta planšetdatora, telefona un USB ierīču barošanai. Pateicoties visu ierīču kopējai akumulātoru ietilpībai 14720 mAh. Šis komplekts var nodrošināt ievērojumu darbošanās ilgumu tikai no akumulātora enerģijas. Vairāk nekā 14 stundas tīmekļa pārlūkošanas izmantoja 3G, kas ir akumulātoram nedraudzīgākais bezvadu savienojuma risinājums. Padfone ierīču komplekts maksā apmēram 550 latus, taču ņemot vērā to, ka tiek iegūtas 3 ierīces, viedtālrunis, planšetdators un tīmekļa dators, cena nav pārspīlēta.